Labrīt rīta agrumā, labrīt svētdienā, un tā kā atļauj laiks, un gan pulksteņa laiks, gan āra laiks, tad es nolēmu šeit nedaudz šo to ierakstīt. Varbūt kādam būs interesanti paklausīties, varbūt kāds atkal varēs kulaks pavicināt, vismaz uz manu video attēlu vai kaut ko tam līdzīgu. Tātad jautājums, ko es skaršu, ir jautājums par Latvijas valsts aizsardzību, jo šie jautājumi no rīta līdz vakaram, un es domāju, ka es neko jaunu neatklāšu, ja es pateikšu, ka tas ir viens no galvenajiem tematiem, kuru šodien negribi apspriež visi Latvijas iedzīvotāji, cilvēki, kuri atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Tātad pirmais, ko es gribētu pateikt, ir jautājums vai aspekts par to, kas saistīts ar pamatjautājumu, kad Krievi iebruks un tā tālāk un joprojām, ja viņi iebruks vispār. Kā jau es teicu iepriekšējā savā ierakstā, kad nevajag uz dzīvi skatīties tikai traģiskos toņos, ļoti pesimiski, bet situācija ir jāvērtē vienmēr ļoti reāli, pragmatiski un atbilstoši tai informācijai, kuru maksimāli mēs varam iegūt par savu pretinieku vai potenciālo agresoru. Un pie tām absolūti pat ne potenciālo, bet tas ir reāls agresors. Tātad šajā gadījumā iet runa par Krievijas federāciju, un nekur mēs no tā aiziet projām nevaram, jo mēs nevaram Latviju ģeogrāfiski rīt pārcelt uz Latīņu Ameriku. Tas it kā viss būtu skaidrs, tāpēc, kas skar agresoru valsti. Ir neskatoties uz to, kad jāatklāti, tad Krievijas propaganda priekš iekšzemes patēriņa, tas ir priekš iekškrievijas patēriņa, viņa strādā, vai tā strādā būs pareizi, teikšu fenomenāli labi, tas ir jāatzīst. Un atbalsts ir tāds jēdziens, tie, kas saprot krievu valodu sapratīs, bet es viņu arī pārtulkošu, ir tāds jēdziens glubinni narod. Viņi varētu iztulkot aptuveni tā, ka latviski tas būtu vienkārši kaut kāda stulbā tauta, ja? Vai stulbās tautas daļa, un domāta tā daļa, kura ģeogrāfiski neatrodas industriālos centros, neatrodas galvaspilsētā un tā tālāk un joprojām. Es šeit nekādā gadījumā ar to negribu apvainot vai aizvainot, piemēram, cilvēks, kas dzīvo apē vai sedā vai vēl kaut kur Latvijā un kaut kāds vilkt paralēls, ja? Bet, tā lieta tāda ir, tas ir jāatzīst, un tieši šajā tautas grupā Krievijā atbalsts Putina režīmam sasniedz aptuveni 80%. Tā ir, ko lai dara, Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas viņiem tur iekšā reāli notiek. Un, ja mēs nometam malā propagandu un sākam pētīt Krievijas ekonomiku, un es vēlētos uzsvērt lietu tādu, kad karo ne frontes, karo ne armijas, bet karo ekonomikas valstu. Tā ir. To arī mēs, diemžēl, no tā nekur vai par laimi. Es domāju, ka šajā gadījumā par laimi aiziet nevaram, un ja mēs skatāmies absolūtos ciparus un analizējam Krievijas ekonomiku, tad situācija uz šodienas rīta ir šāda. Es to tā ar humoru gandrīz vai saku, bet tiešām uz šodienas rīta viņa ir šāda. Tātad, ja tā ļoti lēna un mierīgi, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir strateģiski svarīgi. Tātad Krievijas ienākumi no naftas gāzes eksporta, kas ir pamats Krievijas budžeta izdevumu daļas veidošanai, citiem vārdiem sakot, tas ir pamats ienākumiem, no kuriem pēc tam veidojas izdevumi.
šodien nenosedz, šodien tieši tagad jau nenosedz budžeta deficītu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Iespējas Krievijai aizņemties starptautiskajos tirgos ir tuvu nullei. Tātad šāds process, lai jūs saprastu, notiek ne pirmo dienu, un laikā, kad bija ļoti augsts naftas gāzes cenas, laikā, kad Krievijai bija faktiski monopola tiesības, es runāju faktiski, piegādāt dabas gāzi veselām Eiropas valstīm, tajā skaitā Latvijai, piemēram, jo dabas gāzi Latvijai vietējie čekisti piegādāja 10 gadiem. Man šodien vēl šie cilvēki ir ietekmīgi, šur tur, bet arī viņa laiks iet uz beigām. Bet tas ir cits stāsts. Un tāpēc, kas notika? Tajā laikā Krievi izveidoja 2 fondus – rezerves fonds un tautas labklājības fonds. Abos šajos fondos tika akumulēta, uzkrāta, liekā nauda, kura tika gūta no virsloģiskām naftas un gāzes cenām pasaules tirgu. Tātad viņi sāka kopēt, citiem vārdiem sakot, apvienoto Emirātu schēmas, Norvēģijas schēmas, Skotijas schēmas, lai veidotu naudas spilvenu nākotnes vajadzībām, nākamajām paudzēm, to varētu investēt augstu tehnoloģiju biznesos un tā tālāk. Tas, ko dara Norvēģija, un es domāju, ka lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa Norvēģijā vismaz vienu reizi mūžā jau ir bijuši, un visi redz, kā šī valsts dzīvo un kā tur viss notiek. To pašu es varu teikt arī par Skotiju. Es domāju, ka arī tur milzīgs daudzums ir latviešu bijuši un arī dzīvo šodien un tā tālāk, tāpēc man nav jēgas pārstāstīt to, ko jūs visu redzat, un vēl jau vairāk jūs tur dzīvojat. Ja? Tāpat kā es laiku pa laikam arī tur dzīvoju. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šis rezerves fonds Krievijā vairs nav. Viņš ir iztērēts. Viņš ir iztērēts kara vajadzībām. Dabīgi, ka nozagts daļai, bet tas nav pats galvenais. Vienkārši, ka šī fonda vairāk nav. Tas ir milzīgs aspekts un ļoti svarīgs. Otrs variants – tautas labklājības fonds. Pēc manā rīcībā esošās informācijas tikko, varētu teikt pāris stundas atpakaļ, no šī fonda rīcībā esošajiem akumulētajiem līdzekļiem ir pārdots pēdējais eiro. Valūtas tur vairāk nav. Dolāri, kas ir šajā fondā, atrodas Amerikas Savienotās valstīs, tie visi ir arestēti. Sankciju ietvaros. Tātad viņiem ir palicis uz vietas kaut kāds zelta uzkrājums šī fonda ietvaros un vairāk nekas. Tātad, lai to zeltu uzreiz uzsistu visu gaisā, tas arī nav tik vienkārši. Tas īsā laika periodā. Un tas viss kopumā liek mums nonākt pie secinājuma, ka Krievijas budžeta deficīts tiek sekts tikai ar tipogrāfisko ražošanu. Tātad ar tipogrāfiju, drukājot rubļus. Un to, ka tiek drukāti rubļi, var redzēt, pētot Krievijas mazumtirdzniecības, arī vairumtirdzniecības pakalpojumu, cenu dinamikus, dažādas tirdzniecības grozes un tā tālāk. Tātad, ja mēs runājam, kad uzvar karā ekonomika, tad jautājums par to, cik ilgi izturēs Krievijas ekonomika, paliek ļoti aktuāls. Tas ir pirmkārt, kas ir ļoti pozitīvs aspekts. Tātad, ja man uzdod nākošos jautājumus arī cilvēki, un savā starpā mēs runājam, cik ilgi viss šitas var iet. Es saku, ka tas var iet kādus gadus, vēl 4, 8, diemžēl, jo maksimums ir 10 gadi, ko kā māca militārā zinātne, sabrūk jebkuras valsts ekonomika, ja viņa neuzvar karā. Tātad vēl var būt pat 8 gadi. Cilvēki saka, tas ir par daudz, tā kā pat raku, tas tā tīri psiholoģiski, ja, ko nevar kaut kas būt ātrāk. Es paskaidroju, ka var būt ātrāk.
Tātad, ja tiek atkārtots scenārijs, kas bija 80. gadu beigās ar Afganistānas karu, to mēs varam uzskatīt, ka tā ir kā Ukraina šodien, un varianti, ko izdarīja rietumi ar naftas cenām, tad gals Krievijai var pienākt daudz ātrāk. Un šeit ir sekojošs aspekts. Tātad, ja 3 centri pasaulē, Wall Street, katarieši un saudīti, vienojas par to, ka naftas barela cena kalendārā gada laikā, vai 12 mēneši pēc kāds, citiem tā varētu varbūt pareizāk definēt, ja? Ir $20–25 par barelu, un tas tiek dzelzbetonīgi ievērots. Tad Krievija iet cauri. Apmēram pusotra gada laikā. Paralēli tam visam, nevajag aizmirst vecas labas lietas. Savā laikā vācieši īstenoja operāciju Bernhards, vācis D. Tātad loģika bija ārvalstu valūtas drukāšanā ar paralēlo sēriju numuriem. Un izplatīšanā dabīgi, kad šo valsts teritorijās. Es domāju, ka visi saprot, par ko es runāju. Tādu es vēl vienreiz uzsveru operāciju Bernhards. Un ja paralēli tiek palaista šāda operācija attiecībā ar Krievijas rubli, es šeit nerunāju par to, kad ir kaut kādas konvencijas un ir apvienotās organizācijas statūti un viss pārējais, jo, viss starptautiskā likumdošana šodien nav piemērojama attiecībā pret Krieviju tā parastā iemesla dēļ, ka šī pati valsts no viss šīs likumdošanas ir atteikusies un no viss izstājusies. Ja? Tāpēc mēs nevaram šodien runāt, ka kaut kāda konvencija tur aizliedz kaut ko un to un vēl kaut ko. Ja? Tātad, ja tiek paralēli īstenot operāciju Bernhards un tiek turēta naftas cena arī, pusotrs gads. Tā kā, ar ko es ar to visu gribu teikt? Te vēl ir ilgstoši var runāt par ļoti daudzām lietām, jo, piemēram, Krievijā šodien ir problēmas ar insulīnu. Jau liels problēmas. Tālāk, tātad, ja mēs izskaitļojam 10 kritiskās medikamentu grupas, valsts veselības aizsardzība Krievijā, un izpētam, kādu ķīmisko elementu sastāvdaļas šajos medikamentos nevar aizstāt ar vietējo ražojumu, tajā skaitā ar ģenerikiem no Indijas un vispārējo, un ja to visu slēdz, tad tur var uztaisīt vēl arī citu veidu problēmas. Ļoti, ļoti ātri. Tāpēc ir daudz aspektu, kuri vēl konfliktā ar Krieviju netiek pielietot, bet kuri pasaules praksē ir realizēti, sekmīgi realizēti un devuši ievērojami rezultāti, milzīgi rezultāti. Un tāpēc es vienkārši varu pateikt, ka nevajag nokārt galvas, nevajag domāt, ka rīt šeit būs iekšā Krievu tanki un viss pārējais. Jā, skaitli ziņā mēs nevaram izdarīt ar viņiem neko, tas ir jāzīst. Tikai kā viena Latvija. Bet, ja mēs skatāmies kompleksi rietumu pasauli, tas, ko Krievi sauc par kolektīviem rietumiem, ja, tad īstenībā pabeigt ar šo agresoru valsti, un es to absolūti visu varu pamatot ar cipariem, faktiem, loģiku, ar pieredzi vēsturisko, var pusotra gada laikā. Kas ir svarīgs Latvijai šajā gadījumā? Latvijai ir ārkārtīgi svarīgs tas, kad beidzot šeit laikam kaut kas ir pielēcis. Es neizslēdzu iespēju, ka to ir pateikuši priekšā mums strateģiskie partneri. Es tā ar humoru tur runāju. Bet tas, ka tiek veidota vienota aizsardzības līnija visām 3 Baltijas valstīm, ir absolūti precīzi un pareizi. Tas ir vienīgais variants, ko mēs varam izdarīt īstenībā. Un pats par sevi saprotams, ka Latvijai ir jāaiziet ārā no tos konvencijas. Tas ir vispār, tas ir pilnīgi absolūti šodien skaidrs katram sakarīgi domājošam cilvēkam. Un visa pierobeža mums ir jānomīnē ar pretkājnieku mīnām tā, ka tur tuvākos 400 gadus putns nevar palēkāt, ne tas, ka kāds iet. Es to tā saku absolūti nopietni. Tur ir jābūt nomīnētam pilnīgi visam ar pretkājnieku mīnām. Un dabišķis, kad arī ar pretbruņu tehnikas. Es nesaku prettanku, pretbruņu tehnikas mīnām. Tā, ka tur, es saku, putns palēkāt nevar.
lai neiet bojā dzīvnieki. Es šo jautājumu, vienkārši, mēs veči savā lokā spriežam šo lietu, man saka, bet tēdēr, baigais kvantums dzīvnieki, es bojā no tā visa, ja? Un kā tur notiks tā migrācija? Nu, migrācija, es domāju, ka nekas īpaši nav, jo vai tie Krievijas lāči nāks iekšā vai no šejienes mūsu lāči ies ārā, tas īpaši Latvijas nacionālo drošības jautājumu nerisina, ja? Bet, ja mēs runājam no cilvēciskā viedokļa, dzīvnieki tiešām ir ļoti žēl par dzīvniekiem. Es, piemēram, ļoti rūpējos personīgi pats. Šie jautājumi visi ir izcināmi, jo tiek likti žogi no abām pusēm, šiem mīnu laukiem, ja, kuri vienkārši izslēdz dzīvnieku pārvietošanos. Tas viss reāli ir iespējams. Tāpēc par to uztraukties nevajag. Ir vēl daudz aspekts, kurus varētu skaidrot, kas un kādā veidā ir jādara, lai nodrošinātu Latvijas militārās spējas kaut kādai x stundai, bet šie jautājumi lielākoties ir tāda rakstura, kurus, diemžēl, publiski, kā bijusī militāra persona, es skaidrot nevaru, jo tas viss ir tāds, nu, es neteiktu, ka tas ir klasificēts, bet tas ir tāds, kas publiski, ko šodien publiski vairs nevajadzētu apspriest un spriest. Bet lēmumu pieņēmējiem Latvijā, es domāju, ka ar kaut kādu cilvēku starpniecību atsevišķi informācijas bloki tiks novadīti, un tiek jau novadīti, starp citu. Nu, tas vienīgais, ko es varu pateikt, ja? Nu, kaut kāds tāds mans redzējums. Varbūt viņš ir nepareizs, varbūt viņš ir kļūdains dabīgi, varbūt viņš ir absolūti pareizs un ļoti efektīvs. Tālāk ir jāsaprot vēl viens ļoti svarīgs jautājums, tas ir par valsts drošības iestāžu darbību Latvijā, jo, ja mēs paskatāmies Ukrainas pieredzi, un nelabāko pieredzi, es uzsveru nelabāko, it īpaši kara pirmajās mēnešos. Un ja mēs paskatāmies pieredzi 2014. gadā Krimā, tad izpeld ārā viens tāds ļoti, ļoti vienkāršs aspekts. Nu, viņš tik vienkāršs, ka vienkāršāk nemēdz būt. Kā 2014. gadā Krimā, 22. gadā Hersonā, vienīgajā apgabalu centrā, ko Krieviem izdevās savākt. Un vēl šur tur. Viņi guva panākumus pie viena nosacījuma. Un šis nosacījums ir ārkārtīgi sūdīgs. Ne ar militāru pat pārspēku, kas vienkārši tur bija neiedomājamākā attiecība, ja? Bet ar Ukrainas militāro tiesību sargājušo struktūru vidēja līmeņa darbinieku nodevību. Tikai tā. Tikai un vienīgi tā. Tāpēc es domāju, ka būtu jāveic absolūta filtrācija gan armijā, Latvijas armijā, Nacionālos bruņotos spēkos, it īpaši valsts policijā, pašvaldību policijā un tajā skaitā tiesnešu korpusā, prokuratūras darbinieku vidū. Jo, saprotiet, es neko negribu teikt, bet ja mēs paskatāmies etniskos sastāvus, šādā jautājumā neviens Latvijā līdz šim, man liekas, šo jautājumu nav cēlis. Es te nezinu, vai te nevar kaut kādu pantakalu dabūt, nu kā vienmēr, ja? Bet ja mēs paskatāmies noziedzības valsts tiesību sargājušo iestāžu vidū etnisko sastāvu, nu tad jau tur lielākā daļa tikai Krievu. Nu, bet tā taču ir. Nē, man tagad uzreiz iebildīs, ka Ruks nav Krievs, ka Gudermanis nav Krievs, un vēl tur kaut kas nav Krievs, un kas mums bija tur ekonomiskā politika. Tur vēl bija kaut kāda, jā, nu, tiem visiem sen jāsēž, viņi pagaidām staigā brīvībā, jā, bet tas jau nenozīmē, ka tā būs mūžīgi. Un tā tālāk un tā tālāk. Nē, ja mēs paskatāmies reāli, un ir cilvēki, kas šīs lietas analizē, tad, diemžēl, tur lielākā daļa ir etniskie Krievi. Vēl vienreiz uzsveru, kā noziedznieki, kuri strādāja, dienēja, darbojās, vai to turpina darīt Latvijas tiesību sargājošajā sistēmā. Neiet runa šajā gadījumā par nacionāliem bruņotiem spēkiem un zemesardzi.
Tāpēc es uzskatu, ka arī būtu zināmai filtrācijai jābūt. Zināmai filtrācijai jābūt, jo, ja mēs paskatāmies lielākos organizētās noziedzības grupējums, tiesību sargājušo iestāžu darbinieku vidū, kuri ilgstoši grāva ne tikai Latvijas ekonomiku, bet arī veidoja apdraudējumu nacionālajai drošībai, kā Andrejs Solzenovs vadītais noziedzīgais grupējums, kā Maslovu ģimenes vadītais organizētais noziedzīgais grupējums. Ja runa par policijas darbiniekiem, dabīgi, kad pie tam augststāvošiem, tie ir augststāvoši policijas darbinieki, tad visi viņi, nav latvieši, nekādīgi nav latvieši, ja. Un es teicu tā, ka es šeit negribu kaut kādā veidā skaidrot, bet es vienkārši pasaku, kad policijā noziedznieku vidū, policijas noziedznieku vidū, un tāda mums ir vairāk kā vajag, nospiedošā daļa ir krievisks izcelsmes. No tā nekur nevar aiziet. Es ļoti brīnos, ka šo jautājumu viss tā kaut kā tā raustās apiet kaut kur apkārt. Es neraustos. Tā ir. Tāpēc ir jādara zināmi secinājumi no zināmām lietām. Pie tam ļoti nopietni secinājumi. Es uzskatu, ka militārās drošības un pretizlūkošanas dienestu operatīviem darbiniekiem ir jābūt piestiprinātiem pie konkrētām karaspēka vienībām, sākot ar rotas līmeni. Cilvēki, kas profesionāli dienu nacionālos bruņotos spēkos vai saistīti ar spēcdienestiem, es domāju, ka saprotu, ko es tagad saku. Es vēl vienreiz atkārtoju lēnām, mierīgi. Es uzskatu, ka militārās drošības pretizlūkošanas dienestu operatīvajiem darbiniekiem ir jābūt oficiāli piestiprinātiem, sākot ar rotas līmeni. Viņi ir arī krasi jāpalielina šo darbinieku skaits. Viņu pilnvaras ir krasi jāpaplašina, it īpaši izņēmumu vai kara gadījumā. Nav mums citas varianti. Nav vienkārši. Vēsture saka priekšā, kā ir jādara pareizi. Tās tādas nelielas pārdomas, ko es jums vēlējos pateikt. Es nezinu, vai tas kaut ko dod, nedod, no tā var izdarīt kaut kādus secinājumus, vai nevar izdarīt secinājumus. Bet es esmu absolūti pārliecināts, ka Latvijas valsts nepazudīs, kad Krievija šeit neiznīcinās, Latvijas republika. Es negribu teikt tos beigos vārdus, ka tur Latvijai saules mūžu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, bet situācija pasaulē kopumā attiecībā uz Latviju un Baltijas valstīm nav tik traģiska, kā šodien to mālē mūsu plašsaziņas līdzekļi. Jo mūsu plašsaziņas līdzekļi, atklāti sakot, tur vispār redzēt iedot pa purni dažam labam, ja tā galīgi nopietni, vai bietē, kā es mēdzu teikt. Jo gadu pēc kārtas un vairāk viņi dziedāja par neizbēgamu un milzīgu Ukrainas uzvaru, tagad viņi dzied par to, kad jautājums ir par Latvijas valsts eksistenci, pastāvēšanu un vispār, ka tūlīt būs klāt Krievi. Kaut kā nevajag no vienas galējības krist otrā galējībā. Un tas, ko es daudzkārtīgi esmu atkārtojis, kad var būt tomēr kaut kādu viedokli par to, par ko jūs vispār neko nesiedzat paši, ja? Jūs pat neiedzat kopā salikt iztulkots fragments no rietumu preses, jūs pat to neiedzat kopā salikt un izdarīt secinājumus. Paprasiet cilvēkiem, kas tomēr kaut ko profesionāli sajēdz. Un vēl vienreiz es saku, Latvijas mēdījiem pietiek biedēt tautu. Nebiedējiet tautu. Jūs ar savām darbībām graujat ticību valsts nākotnē. Kara laikā tas ir sevišķs smags noziegums, un par to es par nošauju uz vietas. Tas tā arī zināšanai. Visu gaišu.